Šajā nodarbībā mēs ar jums turpināsim apspriest reakcijas, kas norisinās piedaloties šķidrumiem, kas satur elektrolītus. Respektīvi, mēs ar jums apspriedīsim nosacījumus, kādos šādas reakcijas vispār ir iespējamas. Apmaiņas reakcijas starp elektrolītu šķidrumiem. Elektrolīti ir skābes, bāzes un sāļi. Tātad mēs ar jums apspriedīsim apstākļus, kādos ir iespējamas reakcijas, piemēram, starp skābēm un sāļiem, starp bāzēm un sāļiem, starp sāļiem savā starpā. Izskatīsim sākumā vienu piemēru. Kopš amatskolas ir zināms, ka pastāv tā saucamā skābju aktivitātes rinda. Šajā rindā skābes ir ievietotas tādā secībā, kādā tie spēj reaģēt ar citu skābju sāļiem. Un šāda skābju aktivitātes, jeb skābju izspiešanas rindā, pirmajā vieta ir serskābe, ko nozīmē, ka serskābe spēj reaģēt ar jebkuras citas skābes sāli. Piemēram, ka serskābe H2SO4 var reaģēt ar chlorīdiem, teiksim, ar natrija chlorīdu. Apmaiņas reakcijā veidojas natrija sulfāts un salskābe. Pirms natrija chlorīda formulas koeficients 2, pirms chlorūdeņraža formulas koeficients 2. Tagad paskatīsimies uz šo procesu no elektrolītiskas disociācijas teorijas viedokļa. H2SO4 tā ir skābe, turklāt stiprs elektrolīts. Vienam molam serskābes disociējot veidojas 2 moli ūdeņraža jonu un 1 mols sulfāta jonu. 2 moliem natrija chlorīda disociējot veidojas 2 moli natrija jonu un 2 moli chlora jonu. Labajā pusē vienam molam natrija sulfāts, tāpat kā natrija chlorīds, ir šķistošs sāls, vienam molam natrija sulfāta disociējot veidojas 2 moli natrija jonu un 1 mols sulfāta jonu. Un salskābe, kā mēs zinām, ir stiprs elektrolīts. 2 moliem chlorūdeņraža disociējot veidojas 2 moli ūdeņraža jonu un 2 moli chlora jonu. Salīdzināsim jonu vienādojumu kreiso un labo pusi. Mēs redzam, ka natrija joni nepiedalās procesā, nekas nemainās, chlora joni nemainās, kā bija šķidrumā atsevišķies traukos, tā arī, kad salējam kopā abus šķidrumus, serskābes šķidrumu ar natrija chlorīda šķidrumu, chlora joni turpina pēdiņas peldēt šajos šķidrumos, tāpat kā tas bija pirms reakcijas. Sulfāta joni nemainās, ūdeņraža joni nemainās. Tad sanāk, ka sālējot kopā serskābes šķidrumu ar natrija chlorīda šķidrumu, nekas nemainās, nekas nenotiek. Tātad šāda ķīmiska reakcija nenotiek. Ja izmaiņu nav, ķīmiska reakcija nenotiek. Bet
Mēs esam mācījušies, ka serskābe spēj izspiest jebkuru citu skābi no sāļiem. Lai notiktu kaut kādas izmaiņas, vajadzētu, lai kāda viela aizietu no sistēmas, aizietu no šķīduma, kas veidojas vai nu nogūšņu veidā, vai nu gāzveidā stāvoklī, jābūt kādai vielai, kas rodas, vai arī jābūt kādam vājam elektrolītam. Bet mēs jau esam noskaidrojuši, ka gan natrija sulfāts, gan salskābe ir stiprs elektrolīts pirmajam kārtam. Otrajam kārtam natrija sulfāts ir labi šķistošs, tāpat kā chlorūdeņradis, tātad nogulsnes nevar veidoties, bet mēs varam piespiest chlorūdeņradi izdalīties gāzveida stāvoklī, jo chlorūdeņradim ir molekulu kristaliskais režģis, un vielas ar molekulu kristalisko režģi ir gaistošas vielas. Kas būtu jādara, lai chlorūdeņradis aizietu no sistēmas gāzveida stāvoklī? Pirmajam kārtam chlorūdeņradis labi šķīst ūdenī, bet jo mazāks ir ūdens daudzums sistēmā, jo mazāk ir iespēja chlorūdeņradim palikt izšķidusi veidā. Ūdens daudzumu var regulēt, ņemot kristaliskas vielas vai ņemot koncentrētos šķīdumus. Tātad pieņemsim, kā mēs esam paņemuši koncentrētu serskābi un koncentrētu piesatinātu natrija chlorīda šķīdumu. Tas ir viens variants. Otrs variants - gaistamība palielinās paaugstinoties temperatūrai. Tad mēs varam karsēt šo maisījumu, lai chlorūdeņradis aizietu no sistēmas. Tad veidojas pavisam cita situācija. Situācija, ja chlorūdeņradis izdalās kā gāze, tad jonu vienādojums izskatīsies savādāk. Sākums, protams, būs tieši tāds pats, kāds tas ir bijis. 2H lādiņš plus SO4 lādiņš 2 mīnus plus 2 nātrijs lādiņš plus 2 chlors lādiņš mīnus. Karsojot natrija sulfāts kā viela ar jonu kristalisko režģi, kas ir negaistoša, paliek šķīdumā. Bet chlorūdeņradis izdalās gāzveida stāvoklī, disociācija pat stipro elektrolītu disociācija, piemēram, skābju, gaistošu skābju disociācija gāzveida stāvoklī nenotiek. Šis vielas ionizējas precīzāk tikai ūdens klātbūtnē. Ja viela atrodas gāzveida stāvoklī, disociācija nenotiek. Un tad saīsināts jonu vienādojums izskatās šādi: 2H lādiņš plus 2 chlors lādiņš mīnus, paaugstinātā temperatūra, rodas gāzveida viela, chlorūdeņradis. Mēs redzam, ka visi koeficienti dalās ar 2, tad saīsinātam jonu vienādojumu gala versija izskatās šādi. Tieši tāda paša situācija ir, ja, piemēram, serskābe, koncentrētā serskābe, piemēram, reaģē ar nitrātiem. Tātad, kāds ir secinājums? Notiek
serskābes reakcija ar chlorīdiem, ar nitrātiem vai nenotiek. Un šeit patiesībā, kā bieži tas ir, atrodas pa vidu. Ja mēs ņemam atšķaidītos šķīdumus un samaisām tos kopā, piemēram, istabas temperatūrā, tad izmaiņas nenotiek, ķimiskā reakcija nenotiek. Reakcija starp serskābi un chlorīdiem, nitrātiem notiek tikai gadījumā, ja ūdens daudzums ir neliels, ja mēs ņemam koncentrētos šķīdumus, un ja mēs karsējam maisījumu, šo vielu maisījumu. Es jau minēju nitrātus, tad, ja piemēram koncentrētu serskābi pieliek klāt kālija salpetra, jeb kālija nitrāta šķīdumam vai kristaliskajam kālija nitrātam pielējam un karsējam, tad veidojas kālija sulfāts, jonu savienojums, kas ir negaistošs, un slāpekļskābe, viela, kur ir molekulārais kristaliskais režģis, kura paaugstināta temperatūra iztvaiko, jeb pāriet gāzveida agregāta stāvoklī. Es pilnu jonu vienādojumu šajā gadījumā nerakstīšu, uzreiz saīsinātu jonu vienādojumu. Ūdeņraža joni, kas pirms reakcijas bija serskābes šķīdumā, savienojas ar nitrātu joniem, kas pirms reakcijas bija kālija nitrāta šķīdumā, paaugstinātā temperatūra veido vielu ar molekulāru kristalisko režģi, kas pāriet gāzveida stāvoklī. Gāzveida stāvoklī slāpekļskābe nedisocēja jonos. Tātad vēlreiz, ir tādas situācijas, kad reakcija ir iespējama, un ir tādas situācijas, kad reakcija nav iespējama. Kādā vai kurā gadījumā saliekot kopā elektrolītu šķīdumus, apmaiņas reakcija ir iespējama. Tādas situācijas ir 3. Viena no tām, kad veidojas stiprs elektrolīts, bet gaistošs, vai arī veidojas vienkārši gāzveida viela, piemēram, ogļskāba gāze, sērūdeņradis, kas nav stiprs elektrolīts, bet normālajos apstākļos ir gāzveida viela. Tā ir viena situācija. Otra situācija, ja veidojas nogulsnes, jeb ūdeni praktiski nešķistoša viela. Un trešā situācija, kad veidojas vājš elektrolīts. Izskatīsim piemērus katrai no šīm situācijām. Tātad pirmais gadījums, piemēram, ja veidojas vājš elektrolīts. Vājš elektrolīts, tas varētu būt ūdens. Tā varētu būt, piemēram, etikskābe. Vai kāds cits. Ūdens var veidoties reakcijā starp skābēm un bāzēm. Precīzāk, mēs runājam par apmaiņas reakcijām starp elektrolītu šķīdumiem. Tātad, ja, piemēram, sārms, jeb ūdenī šķistoša bāze, reaģē ar kādu skābi. Piemēram, natrija hidroksīds reaģē ar slāpekļskābi.
Reakcijas starp skābēm un bāzēm sauc par neutralizācijas reakcijām. Neutralizācijas apmaiņas reakcijas starp skābēm un bāzēm veidojas sāls un ūdens. Veidojas šajā gadījumā nātrija nitrāts, natrijs NO3 un ūdens. Jonu vienādojums. Nātrija hidroksīds ir stiprs elektrolīts, šķīdumā atrodas nātrija joni un hidroksīda joni. Slāpekļa skābe ir stiprs elektrolīts, tātad šis vielas šķīdumā atrodas pozitīvi lādēti ūdeņraža joni un negatīvi lādēti skābes atlikuma joni, jeb nitrāta joni. Nātrija nitrāts, kā jebkurš nitrāts un kā praktiski visi sarmu metālu sāļi, ir šķīstošs sāls, praktiski pilnīgi discē, tātad nātrija nitrāts neveidojas vai nu kristaliska veida, vai nu neveido molekulas, molekulas tur nevar būt, jo tā ir viela ar jonu ķimisko saiti. Tātad šķidumā, nātrija nitrāta šķidumā ir nātrija joni un nitrāta joni. Nu, un ūdens ir vaišs elektrolīts, tad praktiski nedisocē. Reakcija nepiedalās nātrija joni un nitrāta joni. Tad šeit hidroksīda joni, kas bija sarma šķidumā, savienojas ar ūdeņraža joniem, kuri bijuši skābes šķidumā, un veidojas vaišs elektrolīts ūdens. Līdzīga situācija ir, ja kāda skābe reaģē ar acetātu. Piemēram, ja fosforskābe H3PO4 reaģē ar natrija acetātu CH3COO natrijs. Veidojas natrija fosfāts, natrijs 3PO4 un etikskābe CH3COOH. Koeficienti 3. Pilnu jonu vienādojumu es nerakstīšu. Skaidrs, ka fosforskābes šķidumā atrodas ūdeņraža joni. Mēs arī jums atceramies, ka fosforskābe, precīzāk ortofosforskābe, pēc pirmas discācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc otras vidēji stiprs, pēc trešas vaišs elektrolīts, bet pakāpeniski fosforskābes koncentrācija reakcijas gaitā samazinās, un līdz ar to viela praktiski pilnīgi discē gala rezultātā. Tātad ūdeņraža joni, kuri atrodas fosforskābes šķidumā, reaģē ar acetātu joniem, CH3COO, CH3COO ladiņš minus joniem. Rezultātā veidojas etikskābe, kas ir vaišs elektrolīts CH3COOH. Tas bija pirmais gadījums, kad reakcijas rezultātā veidojas vaišs elektrolīts. Otrs gadījums, kad reakcijas rezultātā veidojas ūdenī praktiski nešķistoša viela, jeb rodas nogulsnes. Nogulsnes var veidoties skābēm reaģēt ar sāļiem. Nogulsnes var veidoties sārmu šķidumiem reaģēt ar sāļiem. Un nogulsnes var veidoties, ja sāļu šķidumi reaģē savā starpā. Tie ir tie tipiskākie gadījumi. Piemēram, kad nogulsnes rodas skābi, kad sāls reaģē ar skābi. Skābe var būt salskābe, un ūdeni
nešķistošas skābes, nu, tādas ir vairākas, starp citu. Tā varētu būt silīcija skābe, tā varētu būt stearīna skābe, tad salskābi pievienojot natrija stearātam, ko mēs zinām kā ziepes, natrija stearāta šķīdumam, jeb ziepju šķīdumam, nogulsnēsies ūdeni praktiski nešķistoša stearīna skābe. Nu, kā piemēru paņemsim kālija silikātu, kālijs 2 silīcijas O3, apmaiņas reakcijā veidojas kālija chlorīds un silīcijas skābe H2, silīcijas O3. Tā ir skābe, kas ir ūdeni praktiski nešķistoša. Rakstam saīsinātu jonu vienādojumu. Ja veidojas, reakcijas rezultātā veidojas silīcijas skābe H2 silīcijas O3, tad skaidrs, ka savā starpā savienojas ūdeņraža joni, kas pirms reakcijas bija skābes šķīdumā, ar silikātu joniem, kuri pirms reakcijas atradās sāls šķīdumā. Piemērs, ko es nosaucu iepriekš, ja salskābi pieliek klāt natrija stearāta šķīdumam C17, H35, COO natrijs. Apmaiņas reakcija veidojas natrija chlorīds un stearīna skābe, kas ir ūdeni praktiski nešķistoša skābe C17, H35, COOH. Koeficients 2 pirms stearīna skābes formulas, koeficients 2 pirms, atvainojos, te visi koeficienti ir 1, tātad svitroju, vai esmu salicis, jā. Tātad 1 mols chlorūdeņraža reaģē ar 1 molu natrija stearāta, veidojas 1 mols natrija chlorīda un 1 mols stearīna skābes. Tad pilns jonu vienādojums izskatās šādi, H lādiņš plus chlors lādiņš mīnus plus C17, H35, COO lādiņš mīnus plus natrijs lādiņš plus rodas. Natrija chlorīds ir ūdeni šķistošs, natrijs lādiņš plus chlors lādiņš mīnus plus stearīna skābe praktiski ūdeni nešķist. C17, H35, COOH aiziet no šķīduma nogulšņu veidā. Nogulsnes, kā es jau teicu, var veidoties, ja sāļi reaģē ar sārmu šķīdumiem, piemēram, ja dzels 2 hidroksīds ferrum OH divreiz reaģē ar kālija hidroksīda šķīdumu, ar sārma šķīdumu, veidojas ūdeni praktiski nešķistošs dzels 2 hidroksīds un tā. Atkal. Es atvainojos. Nevis dzels hidroksīds, bet pieņemsim dzels 2 sulfāts, ferrum SO4. Reaģē ar kālija hidroksīdu, veidojas dzels 2 hidroksīds un kālija sulfāts, kālijs 2 SO4, koeficients 2 pirms kālija hidroksīda formulas. Tad notiek apmaiņas reakcija starp 2 elektrolītu šķīdumiem, starp dzels sulfāta šķīdumu un kālija hidroksīda šķīdumu. Ja rezultātā veidojas ūdeni praktiski nešķistošs dzels 2 hidroksīds
Tad skaidrs, kā savā starpā savienojas dzels joni, kuri pirms reakcijas bija dzels 2 sulfāta šķidrumā, un hidroksīdu joni, kuri pirms reakcijas bija sārma šķidrumā. Starp citu, jautājums, kāda krāsa ir dzels 2 hidroksīda nogulsnēm? Dzels 2 hidroksīds ir balta kristaliska viela, bet reālajos apstākļos veicot eksperimentu, kad vielas saskaras ar gaisa skābekli, dzels 2 joni pakāpeniski sāk oksidēties par dzels 3 joniem, un sākotnējā posmā dzels 2 hidroksīds veidojas tādu zaļu nogulšņu veidā. Tas nav tīrs dzels 2 hidroksīds, tas ir dzels 2 hidroksīds, kas satur piemaisījumus. Lai iegūtu dzels 2 hidroksīdu kā baltu kristalisko vielu, kā baltas nogulsnes, vajadzētu pirms eksperimenta pakarsēt vielu šķīdumus, lai aizietu no šķīduma gaiss, kas ir izšķidrināta veidā tur atrodams. Pirmajam kārtam un otrajam kārtam vajadzētu veikt šo eksperimentu kaut kāda bez gaisa, bez skābekļa atmosfēra, piemēram, ogliskābes gāzes atmosfēra vai slāpekļa atmosfēra. Šādā gadījumā mēs iegūtu dzels 2 hidroksīdu kā balto kristalisko vielu. Nu, un nogulsnes var veidoties gadījumā, ja, piemēram, savā starpā reaģē sāļu šķidrumi, kuras vielas ir ūdeni nešķistošas. Mēs ar jums nodarbībā esam runājuši, ka, piemēram, no sulfātiem praktiski nešķist barija sulfāts. Kādus sāļus ir jāņem, lai veidotos barija sulfāta nogulsnes? Pirmajam kārtam, viena šķīdumā ir jābūt barija ioniem. Tātad viens šķīdums ir kaut kāds barija ūdeni šķistošs sāls. No barija sāļiem labi šķist halogenīdi, piemēram, chlorīdi. Bārijs, chlors 2, nitrāti, bārijs, NO3, 2, visi nitrāti labi šķist ūdeni, tā skaitā arī bārija nitrāts. Tas varētu būt, piemēram, acetāts, etiķskābes sāls. Otram šķīdumam jāsatur sulfātionus. No sulfātiem vairāk ir labi šķistoši, piemēram, sārmu metālu sulfāti, kalis 2, SO4, natrijs 2, SO4, piemēram, amonija sulfāts, NH4, 2 SO4, piemēram, vara sulfāts, kuprum, SO4, cinka sulfāts, cinks, SO4, alumīnija sulfāts, alumīnijas 2, SO4, 3 reizes un tā tālāk. Tad visos šādos gadījumos, sālojot kopā šādu 2 sāļu šķīdumus, mēs iegūtu barija sulfāta nogulsnes. Piemēram, ja barija chlorīda šķīdumam pieliek klāt amonija sulfāta šķīdumu NH4,
divreiz SO4, apmaiņas reakcijā veidotos bārija sulfāta nogulsnes, bārijas SO4 nogulsnes, un apmaiņas reakcijā veidotos amonija chlorīds NH4 chlors. Koeficients 2 pirms amonija chlorīda ķīmiskas formulas. Un vēlreiz, ja rodas bārija sulfāta nogulsnes, tas nozīmē, ka saīsināts jonu vienādojums izskatās šādi. Bārija joni, kuri pirms reakcijas bija viena šķidrumā, savienojas ar sulfātu joniem, kuri pirms reakcijas atrodas cita sāls šķidrumā. Tātad, pirmais gadījums bija apmaiņas reakcijas starp elektrolītu šķidrumiem norisinās līdz galam, ja veidojas vājš elektrolīts. Otrais gadījums – ūdenis šķistošs, bet vājš elektrolīts. Otrais gadījums, ko mēs esam ar jums izskatījuši, apmaiņas reakcija starp elektrolītu šķidrumiem ir iespējama tādā gadījumā, ja apmaiņas reakcijas rezultātā veidojas ūdenī praktiski nešķistoša viela. Tā varētu būt skābe, tā varētu būt bāze, tas varētu būt sāls. Un trešais gadījums, kad apmaiņas reakcija starp elektrolītu šķidrumiem ir iespējama, ir tāds, kad reakcijas rezultātā veidojas gāzveida viela. Īstenībā ar tiem piemēriem mēs ar jums esam sākuši. Mēs esam iztirzējuši gadījumu, kad reakcijas rezultātā veidojas gāzveida chlorūdeņradis, ja mēs ņemam koncentrētu serskābi un chlorīdu. Ja reakcijas rezultātā veidojas gāzveida slāpekļskābe gāzveida agregāta stāvoklī. Tas ir iespējams, ja mēs ņemam koncentrētu serskābi un nitrātu. Abos gadījumos līdzsvars pārvietojas gāzveida vielas rašanas pusē, ja temperatūra ir paaugstināta. Bet var nosaukt arī citus piemērus. Teiksim, ja natrija sulfīda šķidrumam, natrijs 2S, pievieno sālskābi, veidojas natrija chlorīds, un apmaiņas reakcija veidojas H2S, kas ūdeni neīpaši labi, bet neīpaši slikti šķist, bet ja mēs pakarsējam, tad sērūdeņradis izdalas gāzveida stāvoklī. Jo atkal tā ir viela ar molekulu kristalisko režģi. Viela ir gaistoša, un pat bez karsēšanas šādā gadījumā, saliekot kopā reagentu šķīdumus, var izjust sapūšu olu smaku, kas ir raksturīga šai gāzei. Tad jonu vienādojums 2 natrijs ladiņš plus S ladiņš 2 mīnus plus 2H ladiņš plus 2 chlors ladiņš mīnus veidojas 2 natrijs ladiņš plus 2 chlors ladiņš mīnus plus H2S, kas ir gāzveida viela. Reakcija nepiedalās natrija joni un reakcija nepiedalās chlora joni. Saīsināts jonu vienādojums izskatās šādi. Ūdeņraža joni savienojas ar sēra joniem, veidojas gāzveida viela sērūdeņradis. Kā šādu piemēru, kā šādu gadījumu var uzskatīt arī gadījumu, kad karbonāti reaģē ar skābēm.
piemēram, ja natrija karbonāta šķīdumam pieliek klāt praktiski jebkuras skābes šķīdumu, saules skābi, slāpekļa skābes šķīdumu, fosfora skābes šķīdumu, citrona skābes šķīdumu, ētikas skābes šķīdumu un tā tālāk, visos gadījumos mēs novērotu vienu un to pašu. Tā, kā piemēru skatāmies natrija karbonāta šķīdumam, pieliekam klāt slāpekļa skābes šķīdumu, veidojas apmaiņas reakcija veidojas natrija nitrāts, natrijs NO3, un apmaiņas reakcija it kā vajadzētu veidoties ogļskābei, bet ogļskābe ir nestabila un uzreiz sadalās, izdalot ogļskāba gāzi. Tātad te ir uzreiz divi faktori. Rodas ūdens, kas ir vājš elektrolīts, un rodas gāze. Tad visos gadījumos, kad karbonāta šķīdumam pieliek klāt kāda skābes šķīdumu, mēs novērojam bezkrasainas gāzes izdalīšanos. Mēs novērojam, kā ar vienkārši sakot, kā šķīdums sāk burbuļot. Izdalās gāzveida vielas, bezkrasainas gāzes burbuļi. Un saīsināts jonu vienādojums izskatās šādi. Karbonāta joni, CO3 lādiņš 2-, reaģē ar ūdeņraža joniem, veidojas ūdens, vājš elektrolīts un ogļskāba gāze. Šāda ķīmiskā reakcija norisinās jebkura gadījumā, ja jebkura karbonāta šķīdumam pieliek klāt stipras skābes šķīdumu. Ja pieliek vājas skābes šķīdumu gāze, piemēram, ētikas skābes šķīdumu, gāze arī izdalīsies, bet jonu vienādojums, saīsināts jonu vienādojums izskatīsies pavisam savādāk, jo vājas skābes šķīdumu mēs skābi rakstīsim nediscēta veidā. Tātad šis saīsināts jonu vienādojums atbilst tikai gadījumam, ja karbonāta šķīdums reaģē ar kādu stipru skābi. Piemēram, kālija karbonāta šķīdums, kālijs 2CO3 reaģē ar serskābi. Tad abos gadījumos saīsināts jonu vienādojums izskatās vienādi. Tad šajā nodarbībā mēs ar jums runājam atkal par jonu pārvērtībām, par reakcijām, kas piedalās par reakcijām, par ķīmiskajām reakcijām, kuras piedalās elektrolīti. Un esam konstatējuši, ka apmaiņas reakcijas starp elektrolītu šķīdumiem nav iespējamas gadījumā, ja nenotiek nekādas izmaiņas, ja neveidojas gāzveida viela, ja neveidojas vājš elektrolīts vai arī ja neveidojas nogulsnes. Un otrādi, apmaiņas reakcijas starp elektrolītu šķīdumiem ir iespējamas gadījumā, ja reakcijas rezultātā, ja apmaiņas reakcijas rezultātā veidojas gāzveida viela, vājš elektrolīts vai ūdeni praktiski nešķistoša viela. Laboratorijas darbā, kad jūs aprakstīsiet ar jonu vienādojumiem ķīmiskas reakcijas, kuras jūs realizēsiet laboratorijas darba gaitā, secinājumos dažos gadījumos vajadzēs arī norādīt, kāpēc apmaiņas reakcijas starp
elektrolītu šķīdumiem ir iespējama vai arī nav iespējama.